Vīngliemeža audzēšana ir viens no netradicionālās lauksaimniecības veidiem, kas Latvijā pastāv jau daudzus gadus. Tomēr īsti populārs un ienesīgs gan nav kļuvis. Harijs un Hermīna Iekļavs ar vīngliemeža audzēšanu nodarbojas jau 3. gadu, taču atdeve ieguldītajam darbam un līdzekļiem pagaidām vēl kavējas. Ir ļoti daudz tādi knifi, ar ko mēs sastopamies. 3. gads, bet vienalga ir kaut kas tāds, it kā liekas, jauns, to nezinājām. Tāpat ne no šā, ne no tā viņš ņem un nokrīt. Laikam jau tas dabīgais atbirums, tas jau ir visās jomās, lai ar ko tu ņemtos un strādātu. Mēs sākām ar 200 kilogramiem, kas tika nopirkti sugas materiāls. Viņi vairojās diezgan labi, bet ļaunumu padarīja pagājušā karstā vasara. Ļoti daudz viņi izkrita, sadega vienkārši saulītē izcepās. Šogad arī jauno tīklu uzvilkām, viņi tek bēg šausmīgi, kā līst lietus, tā viņi ir gabalā. Kādā veidā viņi vairojas? Viņi pārojās, un gliemezītis ir, kā saka, 2 funkcijas var veikt viens. Viņš gan var būt vīrišķais, gan sievišķais. Ja viņš šogad bija vīrišķais, tad nākošo gadu viņš sievišķo lomu. Un tad viņi ir rokās zemē iekšā, tā diezgan dziļi to čupčiku redz gan, ka viņš tur ir iekšā. Un tur viņam birstās oliņas, izbirstās oliņas, un tad, kad viņi jau sāk attīstīties, tad viņi lien ārā. Bet ir arī gadās, piemēram, pagājušā vasara, kad bija ļoti karsts un ļoti sauss, ka pat laistīšana nelīdzēja, tad viņiem bija tās oliņas pat virs zemes. Viņi neierakās zemē. Un tad, tie, protams, visi aiziet bojā. Ar ko jūs viņus barojat? Šogad mēs nopirkām to jauno izstrādāto barību, kas tieši izstrādāti gliemežiem. Straume. Tur it kā esot visa tā vajadzīgā buķete, kas viņam ir vajadzīga tie vitamīni. Viņi ēd šausmīgi, viņi milzīgi ēdāji. Viņi ēd visu. Dārzeņus, augļus, visu, salātus un kabačus un ko tikai nēd. Un delikates viņiem ir nātras, daži, saules puķes. Ir arī rapsis, bet ar to neaizraujamies, jo rapsis ir ļoti spēcīgs un nav labi, ka viņam dod. Tā pārsvarā mēs nātras. Un tad, kad pavasarī, kad nāk ārā maziņie, no zemes arī rokās ārā, un tāpat arī dzimst intensīvi pavasarī, tad mēs tādus satrūdējušus kūtsmēslus kaisam. Tur esot viss vajadzīgais mazajiem. Pa ziemu viņi vienkārši aizmēg? Guļ viņi, viņi lien zemē iekšā, ierokās, un viņi diezgan dziļi, līdz 30-40 centimetri var ierakties zemē iekšā. Viņš caur sevi pārstrādā to zemi, viņš uzņem līdz ar to arī kalciju, cik viņam vajag. Un tā kā viņš čuč. Un no sākuma bija izstrādājuši, ka vajagot viņus sekt, ko mēs tikai rudenī darām, un tas arī viņiem patīk, jo satrūd tās te rudens lapas. Jā, tā izskaisam. Tā īpaši nesadzam, bet izskaisam. Jo staigāt pa iekšu ir bīstam, tāpat jau kādu sabradā. Un šogad ir zāle pateicīga, jo viņi arī paši ir samēslojuši to zāli. Šogad ir milzīgi, un vējš to zāli noliec tagad tā kā ēnu tīkls, un maz ēnu tīkls šogad nevajag. Šogad ceram, ka rudenī kaut ko nodosim. Kāda peļņa mums nāks vismaz 3. gadu strādājot. Galvenā problēma šī biznesa veiksmīgajai attīstībai Latvijā ir šaurais noieta tirgus. Savukārt eksportam nepieciešama liela apjoma. Tomēr vīngliemeža audzētājiem spēkus apvienojot iespējas pastāv.